Kā mēs bloķējam naudas enerģiju savā dzīvē? Strādājam nemīlamā darbā un pēc tam attaisnojam sevi, ka man taču pirmām kārtām ir vajadzīga nauda. Un jūs dzenaties pēc šīs naudas un radāt lieko potenciālu, kas reāli traucē naudas plūsmai jūsu dzīvē. Jūs izvēlaties darbu par naudu un tērēt uz to savu spēku un enerģiju. Tieši tā strādā viens no populārākajiem uzstādījumiem, ka nauda nāk tikai caur sviedriem un asinīm. Ja tu necieti, tad tu neesi cienīgs un neesi pelnījis, bet nauda tā ir enerģija. Un ar tādu uzstādījumu tev nekāda enerģija nepaliks. Un šādu uzstādījumu var būt ļoti daudz. Katram cilvēkam vairāki no tiem. Un tie kā siena bloķē jūsu ienākumus. Un ja jūs šos uzstādījumus nenoņemat, jūs vienkārši sirties cauri sienai, tā var tikai pieri sadausīt. Kur ir tas ķieģelītis, kas var sagraut šo sienu? Es zinu, kur, un šajā jautājumā palīdzu saviem klientiem. Palīdzēšu arī tev. Piesakies bezmaksas diagnostiskai sesijai, links ir augšā manā profilā, vai vienkārši ierakst komentārā vārdu nauda. Mēs kopā uztaisīsim analīzi, atklāsim tavus naudas blokus, un es tev pastāstīšu, kā tu no tiem vari atbrīvoties.